Vai pēdējo gadu laikā ir mainījusies izpratne par to, ka banku finansējums paredzēts brīdī, kad uzņēmums sasniedz noteikti apgrozījuma līmeni un stabilitāti, nevis biznesa attīstības sākumā? Es domāju, ka mums joprojām noteikti vairāk un vairāk ir jārunā ar jaunajiem uzņēmējiem, lai mēs saprastu, ka bankas finansējums parasti ir tiem uzņēmējiem, kuriem jau ir droša naudas plūsma, saprotams apgrozījums, jau tādi nostabilizējušies uzņēmēji. Savukārt tad, kad biznesa ir pašā sākumā, tad noteikti ir jāmeklē kāds cits starta kapitāls. Ko SEB banka dara situācijās, kad jaunie uzņēmēji nāk un lūdz finansējumu? Mēs noteikti gribam un esam konsultanti mūsu uzņēmējiem, kas ir mūsu klienti, un mēģinam rast iespēju šo finansējumu atrast kaut kur citur. Vai nu tie ir biznesa inkubatori, vai tie ir privātie investori, vai kāds cits finansējums, kas sākumā uzņēmējiem palīdz. Tas, ko mēs varam piedāvāt, ir konsultācija par finansēm, konsultācija par ieguldījumiem, par finanšu sastruktūrizēšanu, bet sākotnēji mēs noteikti neesam tie, kas piedāvās pirmo kapitālu. Kurā brīdī jaunais uzņēmējs var doties uz banku un sagaidīt no bankas finansējumu? Kurā brīdī vēl tomēr meklēt riska kapitālistu atbalstu? Kā vienmēr tas ir bijis, ir daži priekšnosacījumi. Lai uzņēmējs varētu aizņemties no bankas aizņēmumu, tad aizdevumu, ir jābūt savai naudas plūsmai, ir jābūt noteiktai realizācijai, ir jāsaprot, ka ir pircēji, un, ja neizpildās varbūt sava naudas plūsma, tad varētu noteikti izpildīties, ka ir vai nu mātes, vai kāda mātes uzņēmuma vai privātā investora galvojums, kas palīdz bankai noteikti, ka ir nodrošinājums. Ja izpildās naudas plūsma, izpildās garantija galvojums, realizācija, tad banka būs gatava finansēt šo uzņēmumu.